tev ir meitas dēli? Vecākā jaunākā ir meita. Un pa vidu 3 dēli, jā. 3 dēli. Līgai, redz, pēc pirmā bērniņa jau bija jātaisa vēna operācija. Kā tev ar kājām? Nu, es zinu, dāmai tā nav diezko smalki jautāt, bet mums tāds raidījums šodien tā es par to galīgi nevainojos, jā. Nu, pēc pirmām dzemdībām, protams, ka parādījās vēnes, jā. Vēns bija liels, un īpaši pēc 3. Un bija ļoti interesanti, kad 6. kursā es studēju Magdeburgā, bija tāda iespēja studentu apmaiņai, es braucu uz Magdeburgu, un tur tikko nāca modē vēnes sklerotizēšana. Tas ir tāds process, kad praktiski pacientam vēnā tiek ievadīta viela, kas it kā šo vēnu aptur, šo asins riti vēnā. Jā, ka it kā viņa tiek likvidēta. Bet praktiski ar to problēmas nebeidzās. Un katrā ziņā nākošām 3 grūtniecībām es to ļoti izjūtu tieši grūtniecības laikā. Un tā kā tā bija tāda lieta, par ko ir jāmaksā dārgi, bet katra muļķība, katra skola maksā naudu. Nu, tālūk, tā kā es ar to izdarīju, bet visas pārējās vēnes, kas man bija dzīves laikā vairāk vai mazāk, un praktiski man bija arī iedzimis no mammas, tad es gribētu teikt, ka es to panācu katrā ziņā lietojot homeopātiju. Nu, ko tu lietoji? Nezinu, dzēri liepziedu tēju vai ceļmalu lapas līmēji pie kājām? Būtu jau labi, ja tā ir liepziedu tēja, vien gluži tas nav. Vislabākais koks ir kastanis, ja? Un praktiski kastanis tiek lietots ļoti plaši homeopātijā, tas ir ēskols vispār asinsrites uzlabošanai, venozās asinsrites uzlabošanai, lai pacientam trombi neveidotos, vai tie būtu sirdī, vai tie jebkurā vietā. Ko to kastani dara? Kastans, šīs zāles tiek lietotas dažādos veidos. Tas ir kā šķidrums, kurš smērē pacients uz kājām. Bet no tiem kastanīšiem vai no lapām vai no kā? Jā, tieši no pašiem kastaņiem, no bumbuļiem un no kastaņu ziediem. Un kā tas tiek gatavots, tas jau, protams, ir aptiekas noslēpums. Nu jā, tas... To mūsu homeopātiska aptieka gatavo, un šie preparāti ir tiešām brīnišķīgi, ja? To var pamēģināt pilnīgi jebkurš. Arī es tev kaut ko parādīšu. Jā, parādi. Neko man dakteris sazīmēja. Viņš uzzīmēja antēnus. Jā, man uzzīmēja to. Nu, vai kā tev šķiet, vai tu man varētu palīdzēt, jo man tagad ir jāizlemj. Pa kuru ceļu iet, ļauties lāzeriem un iPhoneiem modernajiem, vai ļauties tev un kastaņiem? Jā, ceļš atnāk pie tevis, pa kur aizies ir tavā ziņā. Bet es nedomāju, ka te ir tas gadījums, ka būtu jāoperē. Ko dakteris? Mans uzskats ir, ka tomēr šīs bojātās vēnes vajag slēgt. Un tāpēc, ka tas šodien iespējams ļoti, teiksim, maz invazīvi, nav traumātiski. Un, teiksim, konkrēti šī operācija kopsumā, tīri, ja mēs ņemam tīri operācijas laiku, aizņemt apmēram 15–20 minūtes. Bet vai to vajag? Jā, jautājums, vai labāk ir dzert 4 dienās zāles visu mūžu? Nē. Vai izdarīt stundas laikā to? Nē, visu mūžu nekad. Jā, bet tā problēma ir tā, ka šis vārstums neatjaunosies no zāļu dzeršanas. Vai kaut kādas nelielas problēmas, ko mēs runājam, tie mazie zirņeklīši vai mazie purviņi, ja? Kā tev šķiet, vai tur var ar homeopātiskiem līdzekļiem tikt cauri? Zini, man godīgi jāsaka, man nav pieredzes. Katrā ziņā var, kādreiz man bija pacienti no Alūksnes, kur atbrauc pēc mēneša, jā, bet man nekas nav labāk. Mums ir speciāls iedezot. Viņi atbrauc pēc mēneša, bet man nekas nav labāk. Nav un vēl ilgi nebūs. Pēc 2, pēc 3 mēnešiem, man tās kājas vairs nav tik smagas. Bet tā kā īsti labi vēl nav. Operēt, neoperēt. Pašai vēl jau atzīt jau tā bišķi. Jā, bet tas tā notiek palēnām. Un praktiski bija pagājuši pusgads. Un praktiski pēc 6 mēnešiem viņi teica, paldies par to, ka es atrunāju gan no vienas, gan otras operācijas. Tas nozīmē, ka ar homeopātiju ir jārēķinās, tas nebūs ne mēneši, ne 2, ne 3 laikā. Atkarībā, cik ilgi slimo. Tā jau kādreiz saka, jāārstējas 2 reizes ilgāk nekā tu slimo, bet jāsās kādu saslimšanu. Jo es tomēr domāju, ka vislabākais variants būtu, ja mēs tomēr visi kopā strādātu. Tā medicīnā ir liela problēma, ka it kā mēģina... ka mēģina ar savu metodu ārstēt visu, un beigās tiek pieļautas daudzas kļūdas, jo tomēr jebkurā saslimšanā ir viens moments, otrs moments, trešais moments. Un tomēr ir jāizvēlas, kuru metodi, kurā brīdī ir labāk lieta. Un kā Līga pareizi teica, vajag visu vislabāk tiek kombinēt. Bet, lai kājas būtu skaistas, noteikti ir kaut kādas lietiņas, procedūras, darbiņi, vingrojumi, ko mēs katrs varam mājās darīt. Un kā būtu, Līga, ņemot vērā mūsu seno pazīšanos, ja es tevi tagad aicinātu uz vienu rīta vannu? Uz vannu. Es jau gan šodien paspēju, bet tevis nevaru atteikt. Nu, tad iesim. Man ir šis tas padomā. Ak, tu vēl zivis, priekšā jau
nevarēšu iet vannā. Bet tu zini, tās vannas nemaz nav tik labas. Bet šī jau nav tāda baigi karstā. Varbūt, ka var. Nu jā, bet šī atkal ir par augstu. Tu zini, ja tīri gribās to ūdeni, un ūdens ir ļoti laba lieta, tad varbūt labāk izvēlēties dušas. Vienkārši stāvu dušā un Tu zini, ir baiga labā lieta kā kontrasts dušas. Nu, kas tas ir? Tas būtu ļoti labi vēnu profilaksei. Tas būtu tā, tad, kad tu mazgājies, tad tu maini silts ūdens, augsts ūdens. Protams, tas viss ir jādara pakāpeniski, nevajadzētu pilnīgi augstu un pilnīgi verdošu, ja? Bet pakāpeniski norūdoties, tātad uzlabot tādā veidā mēs, nu, teiksim, tā vingrināsim tās vēnes. Tas būtu labi. Tad vēl ļoti laba lieta ir ūdens aerobika. Tas gan vairāk droši vien sievietēm, vai ne? Nu, bet jau var iet. Ārā jau nedzīs. Nedzīs, bet slinki uz to iešanu. Un redz, tai ūdens aerobikas laikā papildus tai fiziskai slodzei ūdens vēl masē kājas. Un atkal spiež tās asinis uz augšu. Spiež tās asinis uz augšu un tās daugavas tek krietni vien straujāk. Zivīm noteikti nav problēmas ar vēnām. Viņš taču visu laiku ūdenī. Zivti. Nāc, nu šur! Redzies vienu. Nu, nav problēmas. Varbūt kā aiznest intam, lai viņš ar flomasterus sazīmē. Tāpat noskalosies. Jā, nu labi, tad iesim atpakaļ. Zivis, paldies! Nu, lūk, tādi mums tie joki te notiek viskaut kādi, bet ko jūs katrs ieteikt, lai ar tām kājām būtu mazāk problēma? Inti. Nu, es vadoties no savas pieredzes un no tā, ko es ikdienā redzu, es ieteiktu visiem pēc iespējas vairāk kustēties, jo mūsu darbs, diemžēl, tiešām ir saistīts lielākai daļai ar šo sēdēšanu. Un tad, kad ir tās lielās pārslodzes, tad iegādāties šīs kompresijas zeķes, pietiek ar pusgarajām, nevajag garās. Profilaksē pilnīgi pietiek, un tajās pārslodzes dienās viņas vilk kājās. Plus vēl lietot arī šos medikamentus, kā minēju, tos kastaņu pieņemsim, visi vai homeopātiskie, kas uzlabo, teiksim, visu šo venozo cirkulāciju, šīs vējas ieniņas tonizē, uzlabo atteci. Nu, tas ir būtiski. Nu, un, protams, ūdens aerobika, kur jau tu pamēģināji. Jā. Ir jau svarīgi, kāda ir šis bojājums, un ir lietas, kuras var pirmajā stadijā laicīgi novērst, nevis jaunas meitenes uzreiz iet uz operāciju galdi, ja? Tas ir gan tīri homeopātiski, gan tiešām tā ir pareiza vingrošana, bet mēs esam tik slinki, ka labāk nevingrojam, labāk nekustamies, bet braucam ar mašīnu. Lai gan pedāļu mīšana ir viens no tiem vingrinājumiem, kas ārkārtīgi elementāri var uzlabot, nu, bārstuļus. Agresīvie braucēji ir viņiem veselas kājas. Mums jau nav kaimiņāmas mašīnas. Jā, bet tikai bērndārzā bija. Nu, tā vajadzētu, ka pedāļu mīšana ir labs treniņš. Nu, paldies jums, mīļie doktori, ka atnācāt šorīt. Jā, tas ir labi, jā, ka tu bet kāpēc jau labi? Būs jau labi. Doktori ir prom, bet es pamanīju, ka tu visu sarunu ļoti vērīgi klausījies. Jā, man ir viens secinājums, ir vairāk sevi jāmīl, vienkārši jānodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, un tas ir tiešām ļoti svarīgi. Un pats sākums ir tas, ka mums jāsakārto visu galvā. Es domāju, ka daudz lietas saistās arī ar to, ko mēs domājam, kā mēs dzīvojam. Mums cilvēkiem gribās, lai ātri mēs atrisinām problēmas. Tāpēc mēs arī ātri parakstāmies uz operācijām, un mums nav pacietības dzert tabletītes mēnesi, 3, 5. Tās ir homeopātiskās. Jā, homeopātiskās. Dzirnīšas. Bet vienalga, tas prasa ieradumu un disciplīnu kaut kādu. Un pie šī, man liekas, straujā laika mums vienmēr gribās ļoti ātri visu atrisināt. Varbūt, kad jāmācās pacietību vairāk. Nu, un ko tu gribētu paņemt līdzi? Tās zeķes, ja? Tās zeķes ir ļoti noderīgas. Šeit tev man nav žēl, doktors aizmirst. Nu, ko tad es ar vīriešu? Es tev došu tās. Puisi mums dāvi. Jā, es gribētu teikt dāmām un arī puišiem. Saudzēsim sev uz kājas, jo ar tā mēs staigājam pa pasauli. Jā. Un mēs savukārt saudzēsim ne tikai kājas, saudzēsim visu, kas mums ir, un tiksimies atkal pēc nedēļas. Raidījumā būs jau labi, kad runāsim par skaistumu un vīriešiem. Savukārt šo te diskusiju mēs varam turpināt portālā medicīna.lv. Senam Latvijam nebija tas dators, pie kā sēdēt visu dienu. Seks arī ļoti daudz par maz ir pacientiem, ja tas man ir pārsteidzoši. Es vienmēr teiktu seksu. Tiešām jūtos ļoti labi. Tas Dācijai bišķiņ grib oponēt par divām lietām. Pirmkārt, bērnām patīk augstums. Varbūt mēs vienkārši kaut ko ēdam nepareizi vai pa maz vai ko, ka Mēs tās nepareizi vēnes... domājam.
CSDD arī atbalsta. Atbalsta arī. Tur apakte.